Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm uz 20. jūniju 11. gadu. Tad, kā vienmēr sāksim ar eiro. Kā redzam, tātad eiro mums aizgāja līdz pat mūsu pārdošanām no 43,25. Jā, tad šeit mēs varējām atvērt pārdošanas un tātad uz doto mirkli mums tātad ir aptuveni 103 punkti plusā. Tagad šis te mums ir tīri labs darījums. Bet uz doto mirkli arī tāpatās vajadzētu stopu pārlikt pa nulēm. Un mērķis mums tātad, maksimālais mērķis mums tātad ir līdz 41,35. Līdz turienē, kuru mēs varam turēt šo te darījumu, ne vairāk. Jā, jo būtībā, teiksim tā cenai, balstoties uz vienu signālu, noiet. Kopsumā sanāk 200 punkts ir diezgan grūti. Tāpēc pārliekam stopu pa nulēm. Tā, ka šo darījumu varam pēc būtības arī taisīt ciet, jo neaizmirstam, šeit mēs arī varam pretēju FIBA tagad vilkt. Jā, un, teiksim tā, var būt arī kādi atlēcieni, atkarībā no tā, vai jūs vēlaties pa pilnu kustību vai tikai pa pēdējo. Bet pēc parastiem principiem darījumu turam līdz pat mūsu mērķim 41,35. Tas tātad ir uz eiro pret dolāru, tātad mums vēl joprojām šis te darījums tātad saglabājas. Kā arī, ko mēs varēsim iesākt tālāk, protams, šeit mēs varam izvietot šādu te horizontu. Jā, šeit viņš nekur, izņemot šīs te pozīcijas, viņš tātad mums šeit vēl ir figurējis. Jā, tad, ja viņu caursīt pie atgriešanās, mēs atkal varēsim iestāties vēlreiz pārdošanās. Bet, kamēr caurstīšana šeit nav, mūsu pārdošana šeit ir jāizver, un nekādi pirkumi šeit arī mums tātad nepastāv. Tikai pēc caurstīšanas atgriešanās, un tad tikai tad mums ir pārdošanas. Tālāk, dolārs pret franku. Uz doto mirku mums tātad ir pirkumi, kurus mēs atvērām tātad no 84,60. Mūsu mērķis tātad bija, ja es nekļūdos, tātad tas bija aptuveni 80 punkti vai pat 75 punkti. Ja. Tātad līdz augstākais slēgšanās cenai, tas tātad ir mūsu mērķis šiem pirkumiem, ja, ne augstāk, tātad līdz aptuveni cenai 85,35. Tas tātad ir mērķis šiem te pirkumiem, augstāk nē. Un ko mēs vēl varam šeit iesākt? Protams, šī te FIBA mums vairs, teiksim tā, nav īpaši vajadzīga. Jā, kā redzam, šeit tātad, 50. līmenis kopā ar šo te tehnisko līmeni. Tātad šeit kopā strādāja un kopā arī padzina franku uz augšu. Pagaidām šis te FIBA mums vairs tātad nav vajadzīgs. Ko tad mēs varēsim iesākt? Būtībā atkarīgs no tā, cik ātri cena sasniegs šo te līmeni, tad mēs šeit varam iestāties pārdošanās, bet, kā uzreiz minēšu, labāk ir, protams, sagaidīt šī te līmeņa caursitienu un atgriešanos. Jā, jo būtībā tehnisku signālu šeit pagaidām atrast, ir diezgan pagrūti. Protams, labāk jau varam arī gaidīt šī te līmeņa caursitienu, atgriešanos un tad pirkumus, jo šis te, teiksim, tās sen jau nav figurējis, jā, kā redzam, šeit ir bijuši viņam korekcija, šeit ir bijusi korekcija, jā, nekur iepriekš vēsturē viņš vairs nav tik labi figurējis. Tāpēc šis te līmenis mums nav tik aktuāls. Mūs tātad vairāk interesē tātad šie te divi maksimumi. Ja viņus caursit, tad pie atgriešanās mēs tad droši atveram pirkumus mērķiem līdz augstākai slēgšanās cenai un risku slēpsim zem iepriekšējās korekcijas. Tas tātad ir uz franka. Turam tekošos pirkumus, jā, kā arī tekošajiem pirkumiem pārliekam stopu pa nulēm. Mērķis tātad līdz pat 85,35. Ja caursit līmeni 85, tātad 35 to pašu, tad pie atgriešanās mēs tad varam nopirkt, jā, ar mērķiem līdz augstākai slēgšanās cenai un risku zem iepriekšējās korekcijas. Tālāk, dolārs Kanāda. Tad šeit mums bija pirkumi, jā, tad no šiem te maksimumiem un 38. FIBA līmeņa. Tad viņi sasniedza savu konservatīvo mērķi, tad līdz augstākai slēgšanās cenai, bet mūsu mērķis tad nebija tikai tur 50 punkti, bet līdz pat šai te pretestībai, kuru, diemžēl, viņš nesasniedza.
Kā arī minēja, ka stops ir jāpārliek pa nulēm šajā te aptuveni brīdī. Ja jūs to tad izdarījāt, jums tātad, diemžēl, viņu aizvēra pa nulēm, bet tie, kas to neizdarīja uz doto mirkli, jums tātad ir neliels plus, bet vienalga tagad jums arī stops ir jāliek pa nulēm, jo šeit, kā redzam, tika sasniegta šī te pretestība. Tāpēc arī šeit šiem te pirkumiem, diemžēl, cena neaizsniedzās līdz pat pašai augšai. Un šeit ir potenciāls tagad uz kritumu jau. Bet, ja cena atkal sasniedz šo te pretstību, mēs atkal varam iestāties pārdošanās. Tāda iespēja mums tāda pastāv. Nu, lūk, bet uz doto mirkli, kā arī, protams, tā interesantāk mums tātad ir pirkumi. Tātad kanādietim pēc šiem te maksimumiem, lai gan citur nekur viņi nav īpaši figurējuši, bet šeit ar 2 atlēcieniem mums tātad pietiek. Ja viņus caursit, pie atgriešanās varam nopirkt un mērķēt līdz augstākajai slēgšanās cenai, riskus slēpjot aiz iepriekšējās korekcijas. Kā arī šis te FIBO mums arī vairs nav nepieciešams. Nu, lūk, tas tātad ir uz dolārs pret Kanādu. Tālāk, Austrālijas dolārs. Tad šeit mēs gaidījām šī līmeņa caurstie, diemžēl to mēs tādu nesagaidījām, bet tagad mēs tikpat labi varam gaidīt, kad Austrāls caurstīs beidzot šo līmeni, un tad pie atgriešanās mēs varēsim iestāties pārdošanās. Bet šeit arī ņemiet vērā, ja notiks caursties šim te līmeņam, tad drīzāk notiks arī caurstiens šai te līnijai, tātad kanāla atbalsta līnijai. Un tad, ja viņu caursit ar pie atgriešanās, mēs varam pārdot gan no līnijas, gan no tātad līmeņa. Tad šeit ir būtībā mums būs diapazons, tātad no līnijas, gan no līmeņa. Mēs varam pārdot, stopus slēpjot virs iepriekšējās korekcijas, vai tad aiz 61. FIBO apstīsimies, tad ja viņš tad krītās lejā, mēs tad novelkam FIBO, apstamies, varbūt šis te līmenis sakritīs ar 23, šis te sakritīs ar 38. Stopu mēs tad varēsim slēpt aiz 61. līmeņa mērķi līdz zemākai slēgšanās cenai. Nu, lūk, tas tātad ir uz Austrāļa, tātad pārdošanas tikai un vienīgi, vai no līmeņa, vai no līnijas. Jaunzēlandes dolārs, tātad šeit mums arī tāpatās bija pārdošanas mērķējām līdz zemākai slēgšanās cenai, kā arī tāda minēja, ka stops pēc tam mums tad bija jāpārliek pa nulēm. Ja mēs tātad to izdarījām, tad, diemžēl, mums arī tāpatās kā uz kanādiešu viņu izsita, un tad cena atkal nokritās. Kā arī uz doto mirkli jūs arī varat iestāties tātad uz Jaunzēlandes pirkumos par tekošo cenu, tātad 80-60. 3, tad diapazons 80-60 līdz 80-65, tātad ir pirkumi, un mērķējot līdz augstākais slēgšanās cenai, ka mērķis tātad ir 50 punkti, un risks tātad, diemžēl mazliet lielāks, tātad 60 punkti. Tad šāds te neliels darījums uz Jaunzēlandes uz doto mirkli, tātad ir iespējams diapazons 80-60, 80-65. Nu, lūk, tās tātad ir prognozes uz tekošo brīdi, tātad uz 20. jūniju 11. gadu. Tad neaizmirstam apstīties šos signālus, tad mazliet smalkāk. Tātad fxf.lv mājaslapā sadaļā fórums. Tātad tur visi šie darījumi ir tātad pieejami, tur viņus visus var tātad apskatīt mazliet sīkāk. Tad paldies par uzmanību, veiksmīgu jums tirdzniecību un tiekamies jau rītdien.